Labdien visiem! Mani sauc Velta. Šodien manā video būs stāsts par manu adīto jaku un par dziju. Un tā patīkam jums skatīšanos. Nu tā uz doto brīdi izskatās mana adītā jaka. Tātad esmu noadījusi abas piedurknes, noadīta mugurpuse, noadīti abi priekšdaļas gabali un esmu arī adījumu jau notvaicējusi. Tagad man adītā jaka izskatās tā kā uz pusēm pārlocīta, un tā tas arī ir, jo pirms es veicu šo notvaicēšanu, es salieku kopā abus priekšdaļas gabalus ar kreisajām pusēm, pārloku uz pusēm mugurpusi, un šeit gar sānu daļām abus šos te gabalus, abus priekšdaļas gabalus sašuju, sadiedzu, jā. Šeit gar rokriņķa līniju arī ir abi gabali sadiegti, tāpat tās arī mugurpusē šeit viss ir sadiegts. Tāpat tās arī abas piedurknes ir saliktas kopā ar kreisajām pusēm, un šeit gar šīm te sānu daļām un piedurknes galviņus, šo te augšējo daļu viss ir sadiegts. Kāpēc es tā daru? Jo tad, kad sāku veikt šo te notvaicēšanu, lai nebūtu tā, ka viens gabals pēc tam būs varbūt sānu daļā nedaudz pastiepts vairāk vai platumā, kāds šeit, pieņemsim priekšdaļas gabalu, kāds par centimetru platāks viens no gabaliem. Tāpat tās arī, lai mugurpusē sānu daļās abi šie te sānu daļas vīles būtu vienāda garuma, es vienmēr sadiedzu, un tad ir, kā saka, droša sirds, ka nekur nekas pēc tam nebūs neizstiepts. Abas daļas būs vienādas, tieši tāpat tās arī piedurkni, lai nebūtu tā, ka notvaicējot vienai piedurknei varbūt vienā sānu daļa būs nedaudz garāka. Nu, to man iemācīja ļoti sena, to es iemācījos ļoti sen vienā no savām darba vietām, jo tad, kad man bija maza meita, 80. gadu vidū, es strādāju mājās, mājražotāju kombinātā Sarma, adīju džemperus ar adām mašīnu, un tad mums bija tāds noteikums tur, ka pirms mēs nododam gatavo produkciju šos te adītos, nodītos gabalus, mums ir jāsadiedz kopā, pieņemsim arī vai no abas priekšpuses daļas vai mugurpuse, jāsadiedz kopā šeit pa šīm te sānu līnijām un rokriņķi un jānotvaicē. Tur es arī iemācījos to, ka tā var darīt, lai nebūtu pēc tam nekādu pārsteigumu, ka pēc notvaicēšanas gabali ir tā kā deformējušies, lai nebūtu tā, ka ir kaut kur platāks vai šaurāks. Tā kā pagaidām izskatās šādi. Nu, es šodien notvaicēju, tagad adījums, teiksim tā, ir vēl nedaudz tā kā mitrs, jā, šādā veidā pāris stundas adījums, lai atpūšās, un pēc tam jau es varēšu sākt šūt kopā priekšpuses un mugurpuses sānu vīles, un jāsašuja arī piedurknis būs kopā. Un tad man jakai paliek šeit gar kakla izgriezumu līniju uzlasīt valdziņus un noadīt šo te stāvu apkakli. Stāva apkakles platums būs tikpat plats, cik valnīši priekšpusē un mugurpusē. Stāva apkakle būs dubultā, tiks nolocīta, no kreisās puses tiks pieketelēta, un šeit pa vidu tātad tiks iešūts rāvēslēdzējs. Rāvēslēdzējs būs tātad priekšpusē no šejienes visa tā. Šeit par šo centrālo vīlu tiks iešūts, un arī pie šīs te stāva apkakles tiks piešūts rāvēslēdzējs. Rāvēslēdzēju vēl neesmu iegādājusies, bet ceru, ka tuvākajās dienās to izdarīšu, jo došos braukšu uz Rīgas centru, uz veikalu Rīgas ādas. Tur ir lielā izvēle šī te rāvēslēdzēji, jo rāvēslēdzēju es gribu tādu, kuru var taisīt no abām pusēm. Nu tā izskatās jaka. Jā, tad, kad jaka būs pilnībā viss notīts, viss sašūts, tad es vēl jaku, protams, arī mazgāšu. Tātad pāris dienas vēlāk mana jaka izskatās šādi.
Tātad visu, kas bija adāms, esmu noadījusi, ir palicis tikai iešūt piedurknes rokriņķa līnijā un iešūt rāvēslēdzēju un apstrādāt visu šo te priekšējo daļu, kur būs iešūts rāvēslēdzējs. Tātad sašūta ir priekšpuse un mugurpuse sāna daļā. Izskatās no kreisās puses šādi. Viss akurāti, viss kārtībā. Šūvu es ar tās pašas krāsas dziju, un dziju, kad beidzu šūt, atstāju vēl pāris metrus garu pavidienu, jo ar šo dziju es turpināšu iešūt piedurknes. Tātad arī otrā pusē ir sašūts. Izskatās šādi. Un pēc tam esmu arī piadījusi šo te dubulto stāvapkakli. Kā jau es teicu, manai jakai būs dubultā stāvapkakli, ja, tātad locīsies šādi. Kā es šeit augšdaļā šo te apkakli adīju, tātad gara priekšpuses un mugurpuses šīm te līnijām pacēlu valdziņus. Uzņēmu valdziņus, jā, un ar adatām numuru 3,5, tā kā es adīju arī visu jaku, noadīju valnīti, viens labiski, viens kreiliski man vajadzīgajā garumā. Tad 4 valdziņus turpināju adīt, tātad no vienas puses 4 valdziņus turpināju adīt labiskajā adījumā un noadīju tik garu šādu te maliņu, tik garu, kā lai būtu šeit līdz valnīšu sākumam, jā. Un arī otrā pusē tādu pašu maliņu, arī 4 valdziņus nodīju. Un pārējos valdziņus es turpināju adīt jau ar citas krāsas dziju, jo tad, kad būs iešūts rāvēslēdzējs, tad pašās beigās šie te valdziņi tiks pieketelēti. Un šī te zilās krāsas dzija, protams, tiks noārdīta nosta. Un tagad man ir palicis jāiešūt arī rāvēslēdzējs. Rāvēslēdzējs būs tāds, kuru var attaisīt no abām pusēm, tātad no augšpuses un no apakšdaļas, jā. Un rāvēslēdzēju es šūšu ar rokām, lai gan esmu šuvēju, man ir mājās arī šujmašīna, man nepatīk rāvēslēdzējs šūt ar mašīnām, ar šujmašīnu adījumā, nezinu, nepatīk un viss, nav izskaidrojumi, kāpēc tā. Tātad šūšu es ar rokām šeit gar pašu maliņu tiks piešūts rāvēslēdzējs. Rāvēslēdzēju piešūšu līdz šai vietai, kur ir puse apkaklei, ja, stāv apkaklei. Šeit, kur marķieris ir, ja. Tātad piešūšu un pēc tam tiks piešūta pa to pašu vīli šī te adītā apmalīte. Nu, pašās beigās būs tā, ka rāvēslēdzējam šī te vīle, kura tiek šūta, ja, būs tā kā no abām pusēm apstrādāta. Nu, tagad tā grūti to ir izskaidrot, jā, es arī neko nefilmēšu un nerādīšu, kā es to daru, jo tas ir, nu, man tas ir par sarežģītu vienlaicīgi šūta, rāvēslēdzēju un vēl filmēta, bet savā iepriekšējā jakai es arī tieši tāpatās darīju un izskatījās ļoti akurāti. Šī te priekšpuse ar iešūto rāvēslēdzēju. Nu, piedurknes arī tātad vīles ir sašūtas, arī notvaicēju visu. Es jau arī jaku pielaikoju, iediedzu piedurknes, apskatījos, kā izskatās viss kārtībā. Tagad tikai rāvēslēdzējs ir palicis. Nu, ļoti ceru, ka nedēļas beigās man adītā jaka būs pabeigta, un tad jaka būs jāmazgā.
Tātad, kā jau es teicu, savai jakai esmu nodījusi visu, kas bija jādāms, ir palikuši tikai tādi šūšanas darbi, un, protams, jau gatavojos nākošajam procesam. Kā jau es teicu, vienā no saviem iepriekšējiem video šovasar līdz vasaras beigām man ir plānots nodīt 2 džemperus, 1 jaku un kardiganu. Tātad jaku tūlīt pabeigšu, un esmu jau nopirkusi dziju savam džemperim, kur sākšu adīt. Tā, uz ekrāna parādīšu fotogrāfiju, kurš mani iedvesmoja džemperu adīšanai, teiksim tā, ja vēlos uzadīt līdzīgu džemperi, kā attēlā redzams, tur gan nav ar rokām adīts, bet tā ir tāda trikotāža, bet man ļoti iepatikā šim džemperim šīs te svītru izvietojums. Tātad mugurpusē svītras ir, un džempers tātad adīts no 2 krāsas dzijām. Man būs tikai citas krāsas. Tā fotogrāfijā, tur, kur ir šī te zilgan zaļā krāsa, man būs šāda te brūna krāsa. Un tur, kur ir balts, man būs tāda bēšīgas krāsas, adīšu no bēšīgas krāsas dzijas. Tātad dzija ir Yarn Art Linen Soft. Dzijas sastāvs ir 30% lins, 36% viskoze un 34% kokvilna, 100 gramos 272 metri. Ražotājs mums stāsta, ka jāda ar adatām numur 4. Un krāsas, tātad šī te bešīgā krāsa man ir 7304 un brūnā krāsa ir 7308. Nu, šī te brūnganā krāsa ir tāda melanžēta. Varbūt ekrānā var pat saskatīt tādi tumšākas un gaišākas krāsas, 2 tādi pavadieni. Tātad šeit man pavisam ir 600 grami. Nu, mans izmērs ir XXL, tātad tas nav mazs izmērs. Es ļoti ceru, ka man ar šiem te 600 gramiem pietiks. Nu, vajadzētu pietikt, vienīgais, kas man uztrauca, kā man vajadzēs šī te brūnās krāsas dzija var nedaudz pietrūkt. Tātad man ir jānoda pilnībā priekšpuse un mugurpusē svītras. Nu, varētu būt, ka šeit nevis 200 grami, tad būs vajadzīgi, bet 250, un tad nāksies piepirkt klāt 1 krāsas ficīti vēl. Džemperi es adīšu no augšas uz leju, jo tā ir vieglāk pēc tam pielaikot, un tad var arī skatīties to garumu skatīties, cik tā dzija man īsti arī pāri paliks. Jā, adīšu no augšas uz leju, bet tas nebūs ne reglāns, ne apaļais tēlis, es vienkārši sāku adīt no vienas plecu daļas, tad otru plecu daļu, tad pieaudzēju valdziņus kakla izgriezumu līnijai, savienoju abas daļas kopā un adu vienkārši uz leju. Tātad šādas krāsas dziju esmu nopirkusi. Jā, dziju es pirku Lietuvas internetu veikalā Vilrita. Tur pērkot ar visu sūtīšanu sanāca lētāk nekā, ja es pirktu šeit kaut kur pie mums. Nu, jau pagājušajā gadā es adīju sev džemperi, kuras sastāvā bija linsa. Toreiz adīju džemperi no dzijas Drops Belle. Man ļoti patīk šādas te dzijas, kur ir lins sastāvā. Šādus te džemperus var valkāt gan vasarā, valkāju arī ziemā džemperi, kur sastāvā lins bija. Tātad es domāju, ka es būšu apmierināta tieši ar šo te dziju. Tā, parādīšu arī svārkus, ar kuriem es plānoju šo te džemperi valkāt. Tā, es visus svārkus nerādīšu, svārki ir gari un kupli. Parādīšu tikai tādu mazu auduma daļiņu. Tad valkāšu ar šādas krāsas svārkiem tilsa. 2 kārtās svārki ir pakupli, gari. Un šāds te džempers, es domāju, tīri labi izskatīsies. Nekādus paraudzīņus vēl es neesmu adījusi, jo es zinu, ja es sākšu adīt paraudzīņu, pirms nebūšu pabeigusi adīt savu jaku, tad būs ļoti grūti piespiest, kā saka, sevi jaku pabeigt. Tāpēc paraugu adīšu tikai tad, kad jaka būs pilnībā viss sašūca. Tikai tad ķeršos klāt džempera adīšanai. Nu, es domāju, ka es arī adīšu ar adatām numuru 4. Tieši tā, kā šeit ražotājs ir norādījis.
Nu, tāds šodien bija mans stāsts. Paldies, ja noskatījāties, un tiekamies jau kādu citu reizi.